Re! Viss ēters ir te! Latvijā skolēnu un jauniešu vidū arvien lielāku popularitāti guvusi snus, jeb zelējamās tabakas lietošana. Snus lietotājus uz ielas pamanīt ir grūti, jo viņiem nesako dūmu mutulis, kā tas ir cigarešu smēķētājiem. Zelējamās tabakas lietotāju kabatā atrodas hokeja ripē līdzīga bunža ar sunzaļiem tabakas spilventiņiem, kas nedaudz atgādina mazus tējas maisiņus. Pēc būtības tas ir tabakas veids, kas atšķirīgi tiek lietots. Un tā pašā nosaukumā jau arī parādās, ka tabaka tiek zelēta, viņa tiek ielikta mutes dobumā, vairāk tā kā tuvāk vaigam, un attiecīgi viņi tiek zelēti. Un tādējādi tad tiek iegūts šis efekts, kas rodas zelēšanas rezultātā, un tas, protams, ir nikotīna saņemšana, kura nonāk centrālajā nervu sistēmā. Kā noskaidrojām sazinoties ar valsts policiju, Latvijā ir aizliegts tirgot snus jeb zelējamo tabaku. Taču lietot to ir atļauts ar noteikumu, ka pats lietotājs ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Zelējamā tabaka aizliegta ne tikai Latvijā, bet arī citvietā Eiropā. Izņēmums ir Zviedrija. Tieši no Zviedrijas visbiežāk zelējamā tabaka atceļo uz Latviju un nelegāli tiek izplatīta no rokas rokā. Tāpat to iespējams iegādāties interneta veikalos. Tabakas izstrādājums internetā iegādāties un sūtīt pa pastu ir aizliegts. Šeit Latvijas pastā muitas darbinieki veic kontroles un piesaista arī muitas suņus, kas ir speciāli apmācīti tabakas izstrādājumu meklēšanā. Vienīgais izņēmums ir, ja privātpersona sūta privātpersonai, tad pastāv ierobežojumi zināmi. Tie tā kā būtu 50 cigaretes vai 10 cigāri. Tas ir nieks. Ja jūs saņemot pārsniedzat šo te daudzumu, tad mēs, diemžēl, konfiscējam. Lai gan sūtījumi tiek pārbaudīti, šķiet nevienmēr zelējamā tabaka tiek atrasta un konfiscēta, jo par snus Latvijā dzirdējis teju katrs. Man ir bijušas paziņas, kas ir viņu lietojušas, un tā kā viņiem ir bijis daudz vieglāk, viņš neesot tik kaitīgs kā parastā cigarete. Dzirdēts, ka tāds ir, bet neko vairāk par to nezinu. Ir dzirdēts, ka tādu lieto, bet pat neesmu mēģinājis. Tu var lietot legāli, ja tu nepārdod, man liekas, un tu viņu var dabūt pats sev, bet ne pārdot citiem. Ir gadījies, kad spļaudās cilvēki lietojot šo snusu, jā. 4. studijai izdodas sastapt kādu rīdzinieku, kurš atzīst, ka zelējamo tabaku lieto jau vairākus gadus. Zelējamo tabaku es iepazinu laikam ap 10. un 11. klasi. Kad, zin kā vienaudži visi pīpē, un es biju tāds kā sportists. Man negribējās baigi ar pīpēšanu, un tad sapratu, ka tomēr nikotīnu bišķiņ gribās, jo ikdienā sanāca uzsmēķēt, un tad pārgāju uz zelējamo tabaku. Viņš atzīst, tabakas zelēšanu daudzi uzskata par veselīgāku kā smēķēšanu, jo tā tiešā veidā neietekmē plaušas, taču var būt citas problēmas, pat mutes dobuma iekaisumi un infekcijas. Ja kāds domā, ka tas ir veselīgāk par cigaretēm, tad tas noteikti tā nav. Portālā Mana balss kopš 2016. gada aicina atbalstīt iniciatīvu, kas paredz atļaut zelējamās tabakas tirgošanu Latvijā. Iniciatīvas autors rosina izveidot specializētus veikalus, kuros zelējamā tabaka tiktu pārdota. Rīdzinieks Rodrigo, kurš ar zelējamo tabaku iepazinies strādājot Norvēģijā, šo iniciatīvu atbalsta. Jā, mans novērojums bija, ka cilvēki daudz mazāk smēķē, piemēram, tāda izteikti smēķētāja laiks varētu būt vakars un vieta kāds bārs. Pub. Un, tur cilvēki viņi izvēlās priekšroku sarunām. Tā kā lielākā daļa jau tur nesmēķē, jo tas ir ļoti dārgi. Tad cilvēki labāk izvēlās nolikt vienu buņģiņu galda vidū un vienkārši vajadzības gadījumā tu pacel šo vienu nodalījumu un uzreiz var lietot. Rodrigo uzskata, ka zelējamā tabaka ir daļa no skandināvu kultūras, taču Latvijā nav tik izplatīta. Pretējo apgalvo Pusauģu resursu centra vadītājs Nils Konstantīnovs, kurš ikdienu sastopas ar jauniešiem, kas aizrāvušies ar snus lietošanu. Ja arī tā nav regulāra lietošana, tad pamēģinājuši ir lielākā daļa no tiem, kas nonāk un vismaz zina, ka viņa klasē tas notiek vairāk vai mazāk visās Rīgas skolās šobrīd. Tas ir zināms trends. Protams, tas, ko saka paši tie pusauģi, kas ar to aizraujās, vismaz mūsu pieredzē, viņi saka, ka tas ieguvums viņiem nesot tik liels, kā vienkārši tas, ka tā ir lieta, kuru dara visapkārt.
Vadītājs aicina jauniešus apzināties problēmu un meklēt palīdzību pie speciālistiem. Viena no vietām, kur viņi var nākt un laipni gadīt, ir pie mums, Pusauģu resursu centrā. Un te jaunieši griežās gan paši, gan arī to var izdarīt viņu vecāki vai jebkurš atbildīgais pieaugušais. 4. studija aicina vecākiem un skolotājiem būt vērīgiem un ievērot gadījumus, kad jaunieši aizrāvušies ar zelējamās tabakas lietošanu, taču pusauģiem iemācīties pateikt nē, pat ja to piedāvā draugi.